No šīs nedēļas notikumiem gribēju uzsvērt paplašināto reformu vadības grupas sēdi, kurā kopā ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem vienojāmies par tālāko strukturālo reformu pamatprincipiem un virzieniem ekonomikā, valsts pārvaldē un sociālā jomā, kā arī uzdevām ministrijām līdz 5. martam sagatavot konkrētus priekšlikumus atbilstoši nospraustajiem virzieniem, lai šo jautājumu izskatītu provizoriski 15. marta reformu vadības grupas sēdē. Tāpat šonadēļ valdībā tika pieņemts valdības rīcības plāns, kas paredz uzdevumus ministrijām un iestādēm kopā ar konkrētiem termiņiem valdības deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai. Šodien notika arī vairākas augstu amatpersonu ienākošās vizītes. Ceturtdien tikos ar Eiropas Savienības padomes priekšsēdētāju Van Rompuy kungu, ar kuru pārunājām jautājumus, kas skar Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību, gatavošanos nākošajai finanšu perspektīvai, kohēzijas politikas nākotni, arī kopējo lauksaimniecības politiku, kur es vērstu Van Rompuy kungu uzmanību uz nevienlīdzīgo situāciju lauksaimniecības tiešmaksājumiem starp dažādu valstu zemniekiem un nepieciešamību nākošās finanšu perspektīvas laikā to izlīdzināt. Piektdien oficiālā vizītē Latvijā uzturējās Zviedrijas premjeras Frederiks Reinfelds, ar ko mēs pārunājām Latvijas-Zviedrijas divpusējās attiecības, tā skaitā ekonomisko sadarbību, un no savas puses aicināja Zviedriju aktīvāk investēt Latvijā, pie tam ne tikai tajās nozarēs, kur tas intensīvi noticis līdz šim, kā finanšu starpniecība vai tirdzniecība, bet vairāk tieši ražojošajā sektorā. Šodien man ir paredzēta tikšanās ar Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidentu Žaku Rogēru, kur pārunāšu olimpiskās kustības aktualitātes. No iekšpolitikas notikumiem šonadēļ aktuālākais bija iekšlietu ministrs Lindas Mūrnieces iesniegtā demisija. Attiecīgi pēc viņas atgriešanās Latvijā pirmdien es paredzēju ar ministru tikties, visus jautājumus izrunāt, lai pieņemtu gala lēmumu. Šodien beidzot esmu saņēmis arī KNAB priekšnieku Vilnīša kunga sagatavotos grozījumus KNAB reglamentā. Viņam šāds uzdevums atcelt iepriekšējos grozījumus bija dots jau janvārī, tomēr Vilnīša kungs šo uzdevumu pārsūdzēja prokuratūrā, kura gan to atzina par likumīgu un pamatotu. Tagad iesniegtie KNAB reglamentu grozījumi ir nodoti izvērtēšanai, vai ir novērst tās problēmas, kas bija attiecībā uz funkciju dublēšanos un teritoriālu principu sasaisti ar funkcionālajiem blokiem. Nākošnedēļ uzņemšu arī vairākas delegācijas, Azerbaidžānas biznesa delegāciju un Jaroslavļas gubernatoru ar lauksaimnieku delegāciju.